Labāko restorānu kafija Black Professional piedāvā. Taisnība būs vai nu dziedniekam vai ārstam, un to, protams, lemsiet atkal jūs. Mans viesis ir dziednieks Juris Krausis. Juris Krausis, 50 gadi, dziednieks ekstrasens, hobijs – ceļošana, kolekcionēšana, moto – baudīt dzīvi. Mums ir jāatgriežās pie vienkāršā, pie dzīves būtības, pie harmonijas, pie cilvēka esības telpā ar kontaktiem ar pārējo. Tas ir ļoti, tad mazināsies viss pārējās lietas. Tā jau ir tā būtība, saprotat, ko darīt cilvēkam, ja viņu neapmierina ārstēšanas rezultāts? Vai jums ir bijuši jūsu praksē gadījumi, kad jūs personīgi esat cilvēkam teikusi, ka jūs netiekat varbūt galā ar to slimību, un tas nav ārstējums, un ir būtu jāiet pie dziednieka? Tā jau ir tā ārstu, teiksim, nelaime, ka ārstiem ir certifikāti ārsti, strādā noteikti valsts sistēmas ietvaros, un viņu pacients par rezultātu informē jau pirms ārstēšanas, ne tikai pēc. Signe Plāte, 47 gadi, Latvijas onkoloģijas centra ķīmijterapijas nodaļas vadītāja, hobijs – ceļošana, moto – aktīva dzīvesveida piekritēji. Protams, ka mēs nekad psiholoģiskā komforta ziņā nevaram konkurēt ar dziedniekiem, jo mēs pacientam sakām atkarībā no viņa, teiksim, izglītotības līmeņa, bet procentus, izdzīvotības ilgumu, to, ka terapija ir smaga, to, ka viņām būs kaut kādas problēmas. Kas pieņem lēmumus, protams, ka tas ir daudz smagāk dzirdēt no manas pusstundas stāstu, kas jums būs jādara un cik būs slikti vai labi rezultāti, nekā aizejot pie dziednieka, kurš diezgan reti saka kaut ko sliktu. Cilvēkam ir bail nākt pie ārsta un uzzināt patiesību, patiesos iemeslus. Tas ir ļoti bieži, bet tas atkal ir kā kolēģis, vai kā jūs teicāt, veseluma. Cilvēkam izskaidrot un iedrošināt viņu iet uz šo pārbaudi. Jūs varat ārstēt dažādas nervu sāpes, mazināt un uzlabot pacientu uztveri. Neaizmirstat, ka cilvēks ir milzīgs mehānisms, kurš pats var sevi darbināt. Viņi atzīstās, ka viņi bijuši pie dziednieka, vai viņi kautreiz no tā fakta? Atzīstās, daļa ne, bet es tikai pabeigšu. Saprotat, sāpes noņemt 50% var cilvēks pats, ja viņš to vēlas, māk un dara. Katrs pats var būt savu dziednieks. Saprotat? Un tāpēc es vēlreiz saku, šo stāstus, kā viens izšķurāja nierakmeņus, otram izārstēja vēzi, tas ir diezgan nekorekti, jo tādus arī ārsti var stāstīt stāstus, kā viņi izārstēja. Bet es vēlreiz saku, cilvēkiem ir jāuzlabo sava informētība par savu ķermeni, par slimībām, par dažādiem procesiem. Un tad viņi pirmkārt ies pie īstiem dziedniekiem, nevis pie kaimiņu tantēm. Tad viņiem būs tomēr kaut kāda barjera aiziet tur, kur ir netīrs. Kaut kāda, saprotat, kad kādreiz pacienti pastāst, kur viņi iet, tas ir briesmīgi. Cilvēki maksā simtiem latu, viņi nevar samaksāt, teiksim, par datortomogrāfiju. Jo atkal ir sūdzība, ka valstī nav naudas. Ja? Jo galu galā tas valsts nav. Mums ir īstenībā gan maksas medicīna, gan maksas dziedniecība. Ir tikai cilvēkam tā izvēle. Tiesa gan diena ir tāds teiciens, ka tas vēlns nav tik melns, kā viņa malē, bet atceries, ka tas ir vēlns. Vienā vai otrā pusē. Nav vēlns, un nav viens vai otrs puses. Es neteicu, ka tā ir dziedniecība. Jā, viņš neteica. Mēs tūdaļ nonāksim pie kaut kādas. Mums abiem ir viens un tas pats. Mums ir mērķis, lai cilvēks būtu kā personība maksimāli komfortabls gan psihiski, gan fiziski. Mediķu dzirdētie stāsti liecina, ka nonākuši izmisumā cilvēki dziedniekiem mēdzot atdot pat apbrīnojami lielas naudas summas. Pacienti stāstot, ka īslaicīgi it kā jutuši uzlabojumus, kas tos mudinājis aizvien vairāk uzticēties dziedniekam un aizmirst par taupību. Pēc tam veselības stāvoklis strauji pasliktinoties un sirdzējs atgriežoties slimnīcā. Savukārt dziednieks pazūd bez vēsts. Statistika liecina, ka 2009. gada pirmajos 3 mēnešos veselības inspekcijā reģistrēti 908 iesniegumi par veselības aprūpes jautājumiem. Visvairāk iesniegumi saņemti par medicīnisko aprūpes kvalitāti – 358, par darba nespējas ekspertīzi – 347, par medicīnisko aprūpi ieslodzījumu vietā – 203. Veicot pārbaudas konstatēts, ka iesniegumi pamatoti bijuši aptuveni
17% gadījumu. Savukārt 2009. Gada pirmajos 3 ceturkšņos administratīvā pārkāpuma protokolu sastādīts 109 ārstniecības personām. Tas ļauj secināt, ka ciešot no mediķu nolaidības, pacientam ir iespēja cīnīties par taisnību un tapt uzklausītam. Tikmēr dziednieku nepiepildīto solījumu vai kaitīgas rīcības upuri uz tam līdzīgu palīdzību var necerēt. Dziedniecībai jā vai nē? Dziednieks pret ārstu. Diāna un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Bet kas ir jādara, lai jautājums, kam taisnība starp ārstiem un dziedniekiem, lai tāds jautājums nebūtu? Kas ir jādara? Kas būtu tās vēlamās lietas, kas būtu turpmāk jāizdara? Vai jūs varētu sadarboties, vai jūs varētu sēdēt blakus kabinetos? Uztvert viens otru kā kolēģi. Privāta iestāde, es domāju, ka mēs noteikti varam sēdēt blakus kabinetos, un pacients, tas pat nav pacients, cilvēks, kuram ir, teiksim, psihosomatiska problēma, un vienalga aizcietējuma caurēja no tā, ka viņš nepareizi ēd, un ir ļoti nervos, ja kā pareizi sarunas sākumā teica, viņš pazaudējis darbu, ja, un viņam vēl ir kaut kādas tur šķiršanās problēmas, ja. Mēs ļoti laimīgi viņu iesūtīt dziednieku kabinetā, tikai atkal ir jautājums pacientam, vai cilvēkam ir jāsaprot, varbūt konkrētais cilvēks vēlas iet pie psihoterapeita, nevis pie dziednieka. Kāds ieteikums, kā šo sapratni vēl uzlabot? Redziet, šeit ir vienkārši lieta. Arī viens no dziednieka uzdevumiem ir sagatavot cilvēku operācijā un strādāt ar cilvēku pēc operācijas. Jo ne jau vienmēr dziednieciskās metodas palīdz. Dziednieciskās metodas vairāk palīdz dažādos, gan psiholoģiskos, gan pārējos. Protams, mēs strādājām arī ar locītavām, ar pārējiem. Jā, cilvēks atnāk, pastrādājāt celi, 15-20 minūtes. Cilvēks aiziet mājā, viņam šis celis nesāp. Tāpēc, kad man ir iespēja iedarboties gan uz saistaudiem, gan uz muskuļiem, gan pārējo. Cilvēks palieto kaut vai to pašu kalmu sakni, ja, kas ir dabīgais želantīns kauliem, locītavām. Ko jūs teikt par vai nepietiek ar psihologu? Ja ir vajadzīga psiholoģiska palīdzība, vai nepietiek ar psihologu un mediķi? Nav tik vienkārši. Cilvēks sāst, ir saknīts, ir tējas, ir smērīgi. Bet tā ir homeopātija, kas ir daļa no medicīnas. Protams, medicīna radās no dziedniecības. Patiesībā es gribētu teikt tā, kad ir jābūt līdzdarbībai, kā es teicu, kur dziednieks palīdz šim cilvēkam tiešām atkopties, saprast varbūt savu vietu šajā kosmosā. Un jūs nemaz nejūtisies nostumts otrajā plānā? Nē, bet viņš nav nosmums, viņš noņem sāpes tiem, kas uzticās un kam palīdz. Viņš mazina artrozes un jebko. Bet saprotat, ka cilvēkam ir audzējs, vai, teiksim, es nezinu, tāda trauma, kad ir tiešām objektīvs defekts, kurš varētu tur kaut kur bojāt tālākos orgānus. Tad viņš ir jāizārstē un pēc tam jānoņem drauds viņa tālākai veselībai, un tad viņš iet pie dziednieka. Ja viņš pats grib un apzinās, ka dziednieks neārstē vēzi, dziednieks ārstē viņa personību. Viņu kā cilvēku. Dziednieks ārstē onkoloģisku. Es nevaru neatzīmēt Jūras smaidu sejā šobrīd. Bet dziednieks nevar izārstēt vēzi. Es daļēji varu piekrist, bet, protams, man pašam personīgi ir vairāk gadījumu, kad es esmu ticis galā arī ar šo slikto slimību. Tas nav daudz, tas ir daži gadījumi no visiem šiem lielajiem gadiem, cik es jau vairāk kā 20 gadus strādāju. Bet runa šeit būtu konkrēti par to, ka cilvēks pats mainot dzīvi, mainot attieksmi pret notiekošo, pret pārējo, iespaido savu organismu funkcijas un darbības. Un to var panākt ne tikai medicīniski, bet arī psiholoģiski un dziednieciskā veidā strādājot ar šo cilvēku. Psihologi ārstu un mediķu konfliktu uzskata par nepamatotu, un tā rašanos skaidro ar tradicionālās medicīnas pārstāvju vēlēšanos būt pārākiem un nespēja pieņemt citas ārstēšanas metodes. Viena ārstu daļa gribētu būt vienīgie, kam ir patiesības monopols. Ja? Tiek, viss, kas mūs neatzīst, viss ir slikti, ja? Bet viņi jau cīnās pret alternatīvu, kas varbūt nav sliktāk nemaz. Iespējams, ka daudz lielāka saskaņa starp abiem ārstniecības veidiem rastos tad, ja sabiedrība spētu mainīt savu attieksmi un iemācītos izdarīt tik tiešām savām domām un izjūtām atbilstošas izvēles, kā arī nenosodīt vai nepamācīt citus, ja to izvēles savukārt ir atšķirīgas. Nevienmēr ir tā, ka dažādu
medicīnisku ticību pārstāvi labi komunicē savā starpā un apmainās ar dažādām teorijām, uz kuriem viņi bāzē savu ārstēšanu. Un šeit nevajadzētu kaut kā uzskatīt, ka pacientam šeit nav nekādas tiesības izvēlēties. Dziedniecībai jā vai nē? Dziednieks pret ārstu. Diāna un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Pie mums jau atnāk cilvēki tad, kad viņi jau ir izprovējuši visas iespējas, gan medicīniskās, gan psiholoģiskas, gan pārējās, un tad viņi nāk pie dziednieka un domā, ka tas dziednieks ir tas dieviņš, kas pamāsa roku, notiks brīnumi un nekas nebūs jādara. Tie cilvēki ļoti viļās, jo pie tā dziednieka ir jāstrādā 2-3 reizes vairāk kā pie tā ārsta. Vai jūs, prāt, dziedniecība būtu jāpasniedz medicīnas fakultātē? Es domāju, ka nē, jo īsta dziedniecība manā uztverē, kā jūs arī atzīmējāt, relatīvi ir Dieva dāvana. Dziedniecību nevar iemācīties. Iemācīties var augus, tā ir fitoterapija, iemācīties var masāžu, tā ir rehabilitācija, un tas viss jau tiek mācīts. Tas ir tas pats jautājums, ka šobrīd, kā saka, augstie prāti atzīst to, ka zinātne un reliģija arī tomēr sāk iet roku rokā un sāk vienu otru atzīt. Dziedniecība ir Dieva dāvana. To nevar apsēsties, jūs nevarat man iemācīt dziedināt. Rokā. Un jūs, prāt, ir tas jāmāc? Tā. Tad vai tas ir tīri iedzimst un ar to vai piedzimst, vai tā nav? Redziet, ir cilvēki, kuri piedzimst ar pastiprinātu, paaugstinātu jūtību. Ja? Un šie cilvēki varētu būt potenciālie dziednieki, bet dziedniecības laukā, piemēram, es jau teicu, ka es jau vairāk kā 14 gadus strādāju arī kā pasniedzējs. Tātad ar kolēģi kopā mēs veidojam kursus, kur cilvēki mācās šo dziedniecību. Ja mēs paskatīsimies no 30 cilvēkiem, kuri atnāk rudenī, varbūt kādi 16, 17 pabeidz. Jo ļoti daudz atnāk, iedomājās, ka tur būs kaut kas tāds. Daudz ārsti arī nepabeidz, tas jau nav rādīts. Manis iepriekšējais autors, viņš arī savāca tos, kas gribēs ārstēties. Smagos gadījumus no 100 palika 10 pāri beigās. Tas viens. Tie, kas aizies strādāt, varbūt no 2-3 gadiem 1-2 cilvēki aizies kaut ko strādās tālāk. Ja? Es domāju, diskusija noteikti turpinās globālajā tīmeklī. Un paldies, es saku gan dziedniekam Jurim, gan ārstei Signei. Labāko restorānu kafija Black Professional piedāvā.